Šī meditācija palīdzēs savienoties ar stihijas kodolu caur kolektīvās gaismas būtību. Šajā meditācijā tiks aktivizēti 2 kristāli. Pirmais kristāls būs mūsu vēlēšana izpildīšanai, un otrais dziedniecībai. Tāpēc iekārtojies ērti. Aizver acis un veic mierīgas 3 dziļas ieelpas un izelpas. Ar katru izelpu izsaki nodomu. Es esmu mierīga. Es esmu absolūti mierīga. Ieelpo. Un vēlreiz izelpo. Es esmu mierīga. Es esmu absolūti mierīga. Un pēdējo reizīti ieelpo un izelpo. Es esmu mierīga. Es esmu absolūti mierīga. Un tagad sakoncentrē savu uzmanību uz sakrālo sirdi. Ieskaties viņas dziļumā. Tur ir viss kosmos. Tur ir arī visa zemes dzīvība. Tavai sakrālai sirdī izmēram nav nozīmes. Tur var ietilpināt dažādas dzīvības formas. Vienu dzīvības formu. Un tur var ietilpināt visas galaktiskās dzīvības formas. Tavs uzdevums ir atrast savā sakrālajā sirdī to telpu, kur punkts cilvēces kolektīvās gaismas būtības vienotais pulss. Pacenties izjust šo ritmu. Iej šajā savā sakrālā sirdī un izjūti šo pulsu, šo cilvēces kolektīvā gaismas būtības punktu. Tas būs tev ļoti tuvs, tāpēc, ka zemes cilvēces vienotā kolektīvā gaismas būtība ir tava dzimtā būtība. Tā ir visu tavu un ne tikai tavu augstāko es būtību. Vērsies pie cilvēces vienotās kolektīvās gaismas būtības. Izsaki nodomu. Es lūdzu,
savu augstāko es, un visas cilvēks vienotās kolektīvās gaismas būtību savienoties ar stihiju kodolu. Tagad pārlūko tos procesus, ar kuriem viņa atbildēs uz tavu nodomu. Un viņa noteikti atbildēs. Izjūti viņas prieku un cerību uz šo nākamo savienošanos. Viņa atbildēs ar piepildītu mīlestību un atzinību par tavu nodomu. Un viņa dabiski ir gatava kopā ar tevi to izpildīt. Bet tagad ej atkal savā sakrālās sirds dziļumā, atrodi to telpu, kurā valda augstības stihiju kodols. Pacenties pēc kārtas pieskarties katrai stihijai. Tevi uztvers gaisa kustība. Apgaismos un sasildīs uguns. Ar tīru avota asaru tevi apmazgās ūdens un pastiprinās tavu ķermeni zeme. Tagad tev apkārt ir parādījušies gan rūķi, gan elfi, gan salamandras, gan undīnes, un visi ar interesi gaida turpinājumu. Tagad tev ir iespēja paskatīties uzmanīgāk, kāds viņš ir, stihijas kodols. Paskaties, viņu tev parādīs pašas stihijas, palūdz to viņā. Es lūdzu savu augstāko es un visas stihijas parādīt man stihiju kodolu. Vēro uzmanīgi. Viņš var būt gan gaismas stats, gan būtība ar noteiktām formām, gan pat dažiem viņš liksies līdzīgs gar auguma cilvēkam, kurš tur savās rokās atslēgu no visām stihijām. Galvenais, lai tu spētu viņu ieraudzīt. Un tagad adresē viņam
tādu pašu nodomu, kā cilvēces vienotajai kolektīvajai gaismas būtībai. Saki, es lūdzu savu augstāko es no šī brīža, šeit un tagad stāvoklī, savienot mani un būt vienotai ar stihiju kodolu un visiem viņa radniecīgajiem spēkiem. Dzīve plūst caur mani, un es ar visiem dalos tajā. Es izsaku savu mīlestību pret stihiskajiem spēkiem. Es spēju miedarboties ar pasauli pilnīgā saskaņā un mīlēt, cienīt viens otru. Es dodos uz priekšu, atvērti, droši un priecīgi. Es lūdzu savu augstāko es un stihijas kodolu beigt savienošanos ar zemes cilvēces vienoto kolektīvu gaismas būtību. Planētas stihiskā līdzsvara nodibināšanas un pilnīgas, secīgas, visu dzīvību formu savienošanās vārdā. Tagad tu vari izdzirdēt, ieraudzīt vai sajust viņa atbildi uz tavu izteikto nodomu. Tagad sākas savienošanās process starp šīm divām lielākajām gaismas būtībām. Lai šis process noritētu sekmīgi un harmoniski savā sakrālajā sirdī, radi zelta sfēru. Izstiep varavīkšņainus starus no šīm kolektīvajām būtībām uz šo sfēru un paskaties, kā norit šī savienošanās. Paskaties, kādi notikumi to pavada. Notikumi jau notiek, un kādi stihijas ir izveidojušas daudzkrāsainu tīklu, kurā organiski iaužas cilvēces vienotā kolektīvā gaismas būtība.
skrien svēto uguntiņas, sasaistot šīs divas struktūras savā starpā. Jā, arī svētās uguns miedarbojas šajā procesā un pasakainā pārvērtībā. Pasakot, kā procesi norisinās. Un lūk, tavā uzbūvētā sfērā parādās saules stars. Un saule, tēvs, māte, svēta šo notikušo savienošanos. Arī zeme ir izmainījusies. Uz viņas ir iedegušās jaunas, visu dzīvības formu savienošanās uguns. Jo tikko kā tava radītā savienošanās savienoja viņas uz stihiju pamatu. Bet tagad turpini novērot savu sakrālās sirds telpu. Pavisam nedaudz uzmanības, un tu spēsi saprast, kā arī tavā sakrālajā sirdī ir notikušas būtiskas izmaiņas. Abas lielās gaismas būtības tagad neeksistē dažādās tavās sakrālās sirds telpās, jo viņas ir ieņēmušas vienotu telpu. Viņu krāsa ir izmainījusies, un katrai no viņām ir kļuvis vairāk gaismas. Un tā nav vienkārša gaismas salikšanās, bet viņas palielināšanās daudz reižu. Tas nozīmē, ka ir notikusi abu gaismu būtību, gaismas pastiprināšanās. Tas liecina par to, ka arī tevī ir kļuvis vairāk gaismas. Noturi viņu. Neizšļaksti savas pašreizējās dzīves ikdienā. Bet tagad tev ir atlicis tikai piepildīt viņu ar savu mīlestību un dot dzīvības impulsu visas zemes cilvēku eksistences pilnā vienotībā ar visiem stihiskajiem spēkiem. Jaunā etapa sākumā. Tad izdari to, piepildi šo sfēru ar mīlestības enerģiju. Dodi jaunu staru stihijas kodolu un planētas zemes cilvēces kolektīvajai gaismas būtībai.
Paskaties tagad, kas sāk mainīties starp viņiem un tavā sakrālajā sirdī, kādas ir notikušas pārmaiņas. Tagad caur stihijām tu vari nodibināt sakarus arī ar visām zemes dzīvības formām. Tu uzsāki savienošanās procesu ar visām dzīvības formām. Pavēro to. Tagad nomierinam prātu un uzsākam kristālu aktivizēšanu. Izteiksim nodomu aktivizēt devaru kristālu. Devara veicina vēlēšanos izpildi. Patiesībā nav ierobežojumu. Tu vari saņemt gandrīz visu. Ieej sevī un pārliecinies, vai šī vēlme nāk no sirds dziļumiem, vai tas ir tikai ego atvasinājums. Sakoncentrējies uz devaru kristāla izskatu. Izsakam nodomu. Es lūdzu savu augstāko es un kristālu devaru harmonizēt un bez sāpēm atjaunot manu ķermeni un visas tās struktūras pilnīgi izdziedināt un padarīt jaunākas. Lai šis process notiek attiecībā ar dievišķo matricu, absolūtā veselība un absolūtā jaunība, ko radīja radītājs ar maniem kosmiskajiem vecākiem. Sajūtam sirds centrā kristāla enerģiju. Sajūtam, kā realizējas mūsu nodoms. Tagad aktivizēsim kristālu osam. Vizualizējam kristālu un izlaižam caur sirds centru. Sajūtam kristāla enerģijas. Izsakām nodomu. Es lūdzu savu augstāko es un kristālu osam harmonizēt un bez sāpēm atjaunot manu ķermeni un visas tās struktūras pilnīgi izdziedināt un padarīt jaunākas. Attiecībā ar dievišķo matricu absolūtā
veselībā un absolūtā jaunībā, ko radīja radītājs kopā ar maniem kosmiskajiem vecākiem. Sakoncentrējieties uz kristāla izskatu un sirds rajonā mēģināt sajust dziedinošās enerģijas plūsmu. Klusām kristāls dziedina visas brūces, gan mentālā, emocionālā, gan fiziskā ķermenī. Tu vari domāt, sūtīt kristālu caur laika telpu un izdziedināt sevi un visas savas dvēseles aspektus. Vai arī sūtīt kādam savam tuvam, mīļam cilvēkam, kuram tas uz doto brīdi ir visnepieciešamākais. Sajūtam sevi. Sajūtam, ka esam pilnīgi izdziedināti, absolūti veseli, jauni, stipri un spēcīgi. Absolūti visu, ko darām viegli ar prieku, saņemot labsajūtu un laimi no katra dzīves momenta. Ar visām uz doto mirkli iegūtām zināšanām, dotībām, talantiem. Jaunā un veselīgā miesā. Mūsu rīcībā ir ne tikai dzīve, bet vesela mūžība, laime, bauda, radošums, sevis un pasaules radīšana. Mēģini sajust šo sajūtu. Sajūtat sevi par radītāju, vismīļāko bērnu. Sajūtam absolūtu aizsardzību, bez ierobežojuma sajūtu un bez nosacījuma mīlestību. Sajūtam šo stāvokli. Tev svarīgi tagad sajust tieši šo stāvokli. Sajūti to. Atkārto klusi savās domās. Es izvēlos to, kas ir pareizi, un dziedinu savu sirdi.
Mīlestība un piedošana palīdz būt man pāri jebkuram izaicinājumam. Es esmu tas, kurš rada to, kas es esmu. Es piedodu un esmu brīvs no pagātnes. Es izvēlos to, kā reaģēt uz visiem apstākļiem, un es vienmēr izvēlos mīlestību un piedošanu. Es katrā situācijā izvēlos būt līdzjūtīgs pret sevi un citiem. Dievs piedod un mīl mani. Es piedodu un mīlu sevi. Kad es piedodu, es mācos redzēt ar Dieva acīm un saprotu, ka viss tiek dots manam augstākajam labumam. Es ielūdzu Dieva mīlestību savā sirdī, un tam dabiski seko piedošana. Es apsolu būt mīlošs un piedodošs pret sevi un citiem. Tagad mierīgi un dziļi ieelpo un pasmaidi. Pasmaidi un smaidot